11. stacija. Jēzus apsola savu valstību ļaundarim pie krusta. Lūkas evaņģēlijs, 23. nodaļa, no 39. līdz 42. pantam. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams: vai tad tu neesi Kristus? Izglābi pats sevi un arī mūsu. Bet otrs viņu aprāja: vai tu nebīsties Dievu? Tev taču ir tāds pats sods. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja: Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlē šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Mums patīk atmaksāt ne tikai ļaunu ar ļaunu, bet arī labu ar labu. Šo cilvēcisko attiecību pieredzi mēs gandrīz vienmēr pārceļam arī attiecībās ar Dievu. Ja to sevī atpazīstam, tad noziedznieks šajā ainā var mūs atbrīvot no nevajadzīgām un nereālām ambīcijām. Sauksim vienu no šiem noziedzniekiem par labo. Viņš šo neparasto ķēniņu Jēzu lūdz pieminēt viņu savā valstībā. Šim noziedzniekam nav labu darbu un nopelnu, ko no savas līdzšinējās dzīves Jēzum piedāvāt. Tieši otrādi, viņš atzīst, ka par savu dzīvi ir pelnījis šo sodu. Vēl vairāk, labais noziedznieks nevarēja Jēzum apsolīt dzīvot labāk nākotnē, jo viņa rīcībā nākotnes nebija. Viņš vienkārši lūdza žēlastību, lai Jēzus par viņu neaizmirst. Viņš pretīm saņem apsolījumu būt paradīzē jau tajā pašā dienā. Tu neko nevari Dieva priekšā nopelnīt. Tu vari tikai pieņemt. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot gleznu vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību. Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.